Kanādas zeltgalvīte ir daudzgadīgs lakstaugs, kas var sasniegt vairāk nekā 2 metru garumu. Un tās ziedē koši dzelteniem ziediem, un ziedēšana sākās no augusta un var ilgt pat līdz oktobrim. Kanādas zeltgalvīte nāk no Ziemeļamerikas, un pie mums tā ir tikusi ieviesta kā dekoratīvs augs. Un Latvijā tā ir sastopama pļavās, ceļmalās, dzelzceļa malās, upju malās, dažādās cilvēku pamestās vietās, pamestos mazdārziņos. Kanādas zeltgalvīte ir invazīvs augs. Tā ir ļoti labas izplatīšanās spējas, jo viens zeltgalvītes augs spēj saražot vairākus tūkstošu šēklu, kuri turklāt kā pulks ļoti labi izplatās ar vēja palīdzību. Un īsā laika posmā zeltgalvīte spēj izveidot blīvas audzes un ļoti plašas audzes, tādā veidā nomācot mūsu pašu vietējos augus un samazinot bioloģisko daudzveidību. Ar Kanādas zeltgalvīti var cīnīties, taču tas var prasīt zināmu laiku, atkarībā no tā, cik plaša audze ir izveidojusies. Mazās un nelielās audzēs efektīva metode ir Kanādas zeltgalvītes izaušana ar visām saknēm. To vislabāk ir darīt jūnija beigās, kad augs vēl nezied, bet tas vēl ir gana labi pamanāms un vienkārši izaujot šo augu ar visām saknēm. Pats galvenais ir nepieļaut, ka šis augs saražo sēklas. Plašākās audzēs, kur izaušana rokām prasa pārāk ilgu laiku un piepūli, var veikt Kanādas zeltgalvītes pļaušanu. Pļaušanu veicam vismaz reizi gadā, neļaujot augam izziedēt un saražot sēklas. Pēc vajadzības to veikt 2 vai pat 3 reizes gadā. Tādējādi mēs neļaujam zeltgalvītam saražot jaunas sēklas, un mēs vairāk gadu laikā šo augu varam pakāpeniski novājināt un samazināt šī auga izplatību. Vietās, kas ir cilvēku vājāk ietekmētas un kur Kanādas zeltgalvītes veido plašas vienlaidus audzes, kā piemēram bijušās mazdārziņu teritorijas, elektrolīnijas un vietas, kurās neatrodas tātad dabas vērtība, var veikt sākumā augsnes vieskārtas safrēzēšanu, pēc tam piesējot zālāju maisījumus, kas būtu kā konkurenta augi, un pēc tam veikt atkal šo regulāru pļaušanu, neļaujot izdzīvošanas zeltgalvītēm izziedēt un ražot jaunas sēklas. Ja savā apkārtnē vai arī pastaigājoties redzi Kanādas zeltgalvītes, vienalga, mazas, ceras vai plašas audzes, ziņo par tām invazīvo sugu pārvaldniekā invazivas.lv. Katrs novērojums palīdz mums labāk izprast šīs sugas izplatību Latvijā, kā ir potenciāli plānotās izskaušanas pasākums.